Man ir hobijs, un ja tas man būtu jādara katru dienu, tas sačakarētu manu hobiju, un tad man vairs nebūtu tik liels prieks, ja no tā būtu atkarīgi mani rēķini, un tā es varu izvēlēties. Daru, nedaru, daru kā gribu. Un viņi par to stāstīja, ka ir svarīgi padomāt, kas ir tas, ko tev vispār patīk darīt. Vai tev patīk komunicēt ar cilvēkiem? Vai tev ir svarīgi palīdzēt citiem cilvēkiem vai nē? Vai tu gribi strādāt ar rokām, pie datora, kaut kādas citas lietas, mēģināt, nevis tikai domāt, tur ir kādas profesijas eksistē, tur ir pārdevēji, ir santehniķi, bišķiņi mēģināt vispirms saprast vispārīgāk, kas ir tas, no kā es gūstu prieku, kas ir tās situācijas, kurās es jūtos labi. Piemēram, es daudzus gadus strādāju pārdošanas sfērā, es esmu introverts cilvēks, man nebija viegli, bet tas bija ceļš, kā tikt tālāk. Līdz ar to es pat teiktu, ka virzoties manā karjerā, man paliek vieglāk ar katru gadu, jo es zinu vairāk un vairāk varu darīt lietas, ko man patīk darīt, bet tas sākuma posms, tas nav viegli.